No 1. jūlija līdz 31. oktobrim Lielvārdas novadā tiek īstenots projekts Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdas novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai. Jaunieti, tev ir ko teikt? Lielvārdas novada pašvaldība projekta konkursa rezultātā ieguva finansējumu no Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gada budžeta finansējumu projektam Jaunatnes dzīves kvalitātes novērtēšana Lielvārdas novada pašvaldībā. Jaunieti, tev ir ko teikt. Un tā ietveros no 1. jūlija līdz 31. oktobrim tiek veikts lokāla līmeņa pētījums, kas ļaus noskaidrot, kāda ir šī jauniešu dzīves kvalitāte Lielvārdas novadā. Pētījumā tiek iesaistīti apmēram 400 respondenti vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīvojuši Lielvārdas novadā. Tā skaitā arī pagastu jaunieši no Lēdmanes, Jumpravas un Lielvārdas pagastiem arī. Kas svarīgi, tad šī anketa ir sadalīta 8 blokos un ļauj noskaidrot dažādas šīs jomas, kur tad jaunieši ir aktīvi vai varbūt mazāk aktīvi, un šīs jomas ir līdzdalība, jaunatne un pasaule, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana un arī citas jomas, jā. Un tad arī valstī ir šāds kopējais indeks, un tad apkopojot šos datus, tā kā būs redzams arī, kāds tad ir šis indeks pret valstī esošo tieši mūsu novadā. Šobrīd gan dati vēl nav apkopoti, ir ievākt aptālēto respondentu anketas, un tad pēc tam tās tiks apkopots, un to veiks sociālo pētījumu aģentūra, lai dati būtu daudz objektīvāki un pilnīgāki. Apkopoto datu rezumējums būs zināms 23. oktobrī, kad ir plānots projekta noslēdzošais pasākums – diskusija Kafija ar politiķiem, uz kuru tiks aicināti novada jaunieši, novada deputāti un speciālisti, kas strādā ar jauniešiem. Tad šīs diskusijas laikā arī paskatīsimies šiem projekta rezultātiem un uz šiem rādītājiem katrā no šīm 8 jomām. Un kā arī pārunāsim to, kas būtu uzlabojums un kādā veidā kopīgi sadarbojoties. Un šī diskusija noteikti būs zīmīga arī ar to, ka tas būs par pamatu, lai veidotu tālāk jaunatnes politikas plānošanas dokumentus Lielvārdas novada pašvaldībā. Pastāsti varbūt nedaudz, kā izpaudīsies šī kafija ar politiķiem. Tātad kafija ar politiķiem tā ir tāda metode, kur neformālā gaisotnē tieks pašvaldības lēmumu pieņēmēji un jaunieši. Visbiežāk tas notiek kādā plašā telpā, kur ir neformāla gaisotne, un jaunieši kopā ar deputātiem un pašvaldības speciālistiem sēž pie viena galda, un tad pēc nekādiem uzbrukumiem vai aizspriedumiem brīvā gaisotnē pārunā šos jauniešiem aktuālos jautājumus, un katra puse uzklausa vienu otru, tātad deputāti un speciālisti uzklausa jauniešus, un jaunieši arī uzklausa deputātus un speciālistus, ko viņi var darīt. Jo bieži gadās tā, ka jauniešiem liekas, ka pašvaldība var darīt visu, bet pašvaldībai ir savas kompetences robežas, un tad šajās diskusijās tad parasti tiek arī noskaidrots, cik tālu un ko pašvaldība drīkst darīt saistībā ar jauniešiem. Diskusijai nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās no jauniešu puses. Visi interesanti ir gaidīti 23. oktobrī 16:30 Lielvārdas kultūras nama mazajā zālē. Sītie Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.